Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, sāksim ar nākošo paneli. Un šajā panelī tiks apspriesti Baltijas jūra reģiona drošības aspekti no viduslaikiem līdz Pirmajam pasaules karam. Un šajā panelī mums būs 4 prezentācijas. Pirmais būs profesors Andris Šnē, vairāk nekā 80 grāmatu autors un rakstu autors par vēsturi. Pēta arheoloģijas teorētiskos aspektus. Andris šodien mums stāstīs par karošanu, tirdzniecību un kolonizāciju Austrumbaltija kaimiņu zemju interešu lokā, vikingu un krusta karu laikmetā. Lūdzu, Andrim tiek dots vārds. Man ir tas nepateicīgais uzdevums pēc gardām pusdienām un tādā laiskā brīdī censties pievērst jūsu uzmanību ļoti tālai pagātnei, tik tālai pat kādu mēs vēl neesam runājuši. Iepriekšējā rīta sekcijā mans kolēģis Levānkungs pieminēja jau 13. gadsimta beigas, 14. gadsimtu. Tomēr šobrīd es jūs aicinātu pakāpties vēl kādu solīti atpakaļ pagātnē un paskatīsimies, kāda ir situācija jomā, ko mēs šodien varbūt saukt pat par ģeopolitiskajām attiecībām, starptautiskajām attiecībām, dažādām interešu sfērām un konfliktu zonām, bet kāds ir šis attiecību modelis vikingu laikmetā un krustakaru laikmetā. Periodā, ko mēs Baltijā, Latvijas teritorijā tīpaši sapratīsim ar laika periodu starp 9. un 13. gadsimtu. Un, lai gan var šķist, ka šī ir tiešām ļoti tāla pagātne, tomēr daudziem jautājumiem, kas paceļās arī mūsdienu, gan ideoloģiskajā retorikā, gan arī kādā politiskajā publicistikā, saknes parādīsies un tiks minēt notikumi, kas būs saistām jau ar šo laiku. Un ja reiz arī mūsu kolēģis Juris, atklājot konferenci, piesauca klasiķu Tolkienu un Gredzena pavēlnieku šo brīnišķīgo darbu, tad varētu teikt, ka, ja šajā darbā norisinājās kauja par Viduszemi, tad es varētu teikt, ka kauja par Baltiju un kontroli Baltijas jūras telpā aizsākās tieši krustakaru laikmetā. Tas nav vikingu laikmets, kad it kā mēs varētu sagaidīt ļoti aktīvas miedarbības, turklāt arī asiņainas, nežēlīgas militāras miedarbības starp dažādiem reģioniem. Tomēr pamatos plašāka nozīme un arī tālajošākas sekas ir tieši norisēm krustakaru laikmetā, kad arī Austrumbaltijas teritorijā parādīsies valstiskās struktūras. Ļoti dažādas. Vai mēs tās varētu saukt par valstīm, tas arī vēl būtu diskusija jautājums, bet tomēr tās jau ir politiskas struktūras, turklāt atšķirīgas, dažas teokrātiskas, dažas ļoti centralizētas, militarizētas, kā agrīnā Mindaugu Lietuvu valsts un tam līdzīgi. Un tieši šajā brīdī arī mainīsies šis attiecību modelis starp dažādiem Baltijas jūras reģioniem. Un, ja aizvēstures beigās mēs varam tiešām runāt par Baltijas jūru kā kultūru un sabiedrību, dažādu kultūru, dažādu sabiedrību kontaktzonu, kas miedarbojas dažādās formās, un it īpaši, kas ir raksturīgi, ka šīs miedarbības ir saistītas gan ar karošanu, gan ar tirdzniecību, gan ar kolonizāciju, gan arī ar reliģiskajām pārmaiņām sabiedrībā. Austrumbaltijas reģions līdz pat krustakara sākuma posmam būs laikmets, kuram pašam nav savas rakstības, bet pakāpeniski sākot jau ar 9. gadsimtu, tad, kad norisinās arī pakāpeniska Baltijas teritorijā dzīvojošo šo etnolingvistisko un kultūras grupu izplatīšanās kaimiņu teritorijās, ienākšana dažādās blakus zemēs, tad sāk parādīties arī arvien vairāk informācijas un pirmie pieminējumi dažādos rakstītajos vēstures avotos. Bet tie atradīsies vai nu Skandināvijā,
vai Novgorodas teritorijā, vai arī Ziemeļvācijas teritorijās, respektīvi dažādās teritorijās, kas ir saistītas ar šo telpu. Bet tātad tieši šie teksti un šie pieminējumi un šie apzīmējumi neradīsies šeit uz vietas. Tāpēc ir ļoti fragmentāri, ja tās ir atsevišķu zemju, tautu, vietu nosaukumi, bet tie būtībā ļoti retos gadījumos runās kaut ko par procesiem. Jo Austrumbaltija aizvēstures beigās ir ārkārtīgi raiba teritorija. Ja, teiksim, šī klasiskā karte, kas parāda dažādās šīs etniskās, lingvistiskās un kultūras grupas, kādas dzīvo Latvijas teritorijā, plus vēl pieliekam tikpat raibu Lietuvas teritoriju klāt, mazliet vienādāku Igaunijas teritoriju, ja, kur ir ļoti liels atšķirības starp Sāmsalu un piekrastu no vienas puses un iekšzemes Igaunijas teritoriju, ja, kas nav tik daudz orientēta uz jūras telpu un jūras darbībām pāri jūrai, kā teiksim sāmsalieši. Bet, jebkurā gadījumā, Austrumbaltijas telpa nav vienota, tā nav vienāda, bet tā ir tomēr arī savstarpēji saistīta ar dažādām miedarbībām. Un tad, kad mēs runājam arī par šīm kaimiņu zemju interesēm, tad mums arī runājot, teiksim, par Latvijas teritorijā esošajām šīm kultūra grupām, būtu jārunā arī par to, ka tās ir cieši saistītas ar lietuviešiem, ka tās ir saistītas ar Dienvidigaunijā dzīvojošiem ugauņiem un sakaliešiem, kuri arī gan nodarbojas ar sirojumiem šajās teritorijās, gan arī būtībā šajās pierobežu zonās veidojas dažādas etniski jauktas grupas. Atsevišķas liecības par tirdzniecību parādās, piemēram, Skandināvijā, pat Rūnakmeņos. Šī joma nebūtu nav neaktuāla. Bet, jā, tātad, ja mēs skatāmies uz tirdzniecību, iespējams par šiem komplektiem mums ir visvairāk liecību, un gan uz šiem atsevišķiem skandināvu rūnakmeņiem parādās ziņas par konkrētiem tirgotājiem, konkrētiem individiem, kas ir devušies vai nu uz Zemgales teritoriju, vai uz Daugavas grīvu, tirgoties ar vietējiem iedzīvotājiem. Un diezgan daudz dažādu priekšmetu parādās no rietumu teritorijas, gan no Skandināvijas, gan arī no Svētās Romas impērijas teritorijas, kas gan pārsvarā ir luksusa preces, ja, gan grezenu rotātie ieroči, šķēpu gali, zobenu maksts apkalumi, slavenie Ulbrehta zobeni, viena no labākajām viduslaika Eiropā, kas ir gatavot gan Reinas lejtecē, gan arī Skandināvijā, turpat uz vietas. Tāpat arī šīs saktas, kas kļūs par ikdienas preci. Bet paradoxālā kārtā preces, kas nāk no austrumu teritorijām, ir vairāk saistītas ar ikdienas dzīvi. Tie ir gan dažādi rotu priekšmeti, gan vērpņamās vārpstas, kriemeļi, gan kas no volīnijas šīfera, piemēram, gatavot gan stikla krēles un tam līdzīgi. Iespējams, ka šajā gadījumā stāsts ir par attālumu, par jūru, kas, teiksim, tomēr sekmē mazāk apjomu, bet dārgāku un prestižāku priekšmetu ienākšanu. Un šie skandināvu izcelsmes priekšmeti, piemēram, ir sastopami ļoti plašā Latvijas teritorijā, bet pārsvarā tomēr tie ir saistīti ar ūdensceļiem, ko mēs redzam arī skatoties gan uz svariņiem, atsvariņiem, monētām, depozītiem, būtībā ar visām precēm, kas ir saistīts ar tirdzniecību un maiņu. Un tajā brīdī, kad pārtrūkst naudas, teiksim, šo rietumu, gan arī austrumu monētu ienākšana Latvijas teritorijā 12. gadsimtā, tieši pirms krusta kariem, kad ir šis bezmonētu periods, ja, gadsimts, kad nav vairs nevienas ārzem monētas, kas neienāk Latvijas teritorijā. Ja. Tad pēkšņi arī šie kontakti, acīm redzot, pārtrūkst, ir panīkuši, un arī citas importa preces parādās krietni mazāk. Veikingu laikmetā gan līdztekus tirdzniecībai, maiņai iet arī laupīšana un sirojumi. Un domājams, ka tāda interesanta liecība par sirojumiem Baltijas teritorijā, Austrumbaltijas telpā, ir viens depozīts, kas tika atrasts pirms apmēram 20 gadiem Gotlandē, Spillingas depozīts. Tur bija vairāk depozīti, bet viens, kas bija gatavots, kas bija sastāvēja no bronzas rotām, tas pēc pētījumiem izrādījās sastāvēja no Austrumbaltijas teritorijā iegūtajiem priekšmetiem. Un lietuviešu arheoloģi Audra un Blijojiene, skatoties un
teiksim, tā, proporcionāli izmērot, no kuras teritorijas šo priekšmetu bija vairāk, mēģināja arī rekonstruēt šo iespējamā Gotlandes vikinga sirojumu, iespējams, kas gāja roku rokā arī ar tirdzniecību un maiņu Baltijas teritorijā. Un tur mēs redzam ļoti lielu īpatsvaru no zemgaļu teritorijām, par kurām parasti mēs tagad runājam mazāk, tā, kad mēs runājam par skandināviem. Jo skaidrs, ka kurši ir tie, kas sadarbojas ar skandināviem, kas parādīsies arī atsevišķās sāgās un tam līdzīgi. Bet, ja mēs skatāmies uz arheoloģisko materiālu, tad zemgalē, iespējams, ir īpaši austrumu zemgalē, šis kontakta īpatsvars un skandināvu nozīme ir bijusi pat lielāka nekā Kurzemē. Nu, un otrs reģions, trešais reģions, tā ir Sāmsala, ja, kas arī ir cieši saistīta ar šīm jūras aktivitātēm. Tomēr skandināvi vikingu laikmetā un arī vēlāk jau nav saistīti ar kolonizācijas procesiem. Vienīgās liecības, kas mums varētu būt saistībā ar skandināvu apmešanos uz dzīvi Austrumbaltijas teritorijā, atrodas Grobiņā, kas iespējams ir saistāma ar 9. gadsimta beigās Rimberta kronikā minēto jūrpili jeb Zēburgu. Tomēr šī apmetne, kas gan īsti nav atrasta, jo ir apmēram 5 skandināvu kapulauku šajā vietā zināmi, ja, bet kur tie dzīvojuši, līdz ar to, ar ko šie skandināvi nodarbojušies, tas mums līdz galam zināms nav. Ja, un tāpēc ir dažādi viedokļi. Daži teiks, jā, ka tie bija tirgotāji, citi teiks, tā ir elitāra karavīru vieta, ja, kur viņi apmetās tāds priekšpusdienas apmēram. Ja. Citi teiks, kuriem mēs liekam tā kā piekrist vairāk, ka tie bija vienkārši zemnieki, kuri pārcēlās pār jūrai, meklējot brīvas zemes. Jo šī teritorija tajā laikā nav brīvi apdzīvoti. Kurši tur būtībā parādīsies tikai nedaudz vēlāk pat par skandināviem, jo mēs runājam nevis par tradicionālo vikingu laikmetu sākumu, tad 9. gadsimta sākumu, bet vismaz jau par 150 gadiem ātrāk. Ja šī ir kolonija, kas iespējams iezīmēs vikingu laikmetu aktivitātes kopumā, jo neviena senāka nav zināma, ne austrumu, ne rietumu ir zināma, attiecībā uz 7. gadsimta vidu, 740. 750. gadiem, kā to apliecināja arī pirms dažiem gadiem veiktie radioaktīvā oglekļa datējumi, kas, teiksim, apliecināja šo kādreiz tikai pēc tipoloģiskām analīzēm veikto novērtējumu. Un turklāt šī no Grobiņas nekāda tālāka skandināva izplešanās Austrumu Baltijā nav novērojama. Tas, ka šīs aktivitātes starp skandināviem un vietējiem iedzīvotājiem ietver militāras liecības, parādās arī sāgās. Šeit ir neliels fragments no Ulafa Trigvasona sāgas, kas kļūst par vēlāko vienu no ievērojamākajiem skandināvu valdniekiem. Un kādā jaunības brīdī viņš nonāk arī igauņu gūstā. Tas ir angliski, lai, teiksim, visi var saprast, nepārstāstījuši, bet ideja tā, ka viņš nonāk igauņu gūstā, nodzīvo tur vairākus gadus, turklāt igauņi esot ar viņu labi apgājušies, jā, respektīvi bijuši labi cilvēki. Un šāds stāsts parādās arī laika pa laikam. Arī jau pieminētais Rimberts minējis par to, ka kurši ir kaut kādus dāņus sagūstījuši un turējuši savā apmetnē. Vai mēs varam runāt par to, ka tā ir, teiksim, tāda kara gūstekņu verdzība? Nu, diez vai. Jā, drīzāk tiešām tie gūstekņi, kas tiek izmantot kaut kādu darbu veikšanai, bet vēlāk vai nu tie tiek iekļauti dzimtā, vai arī tiek palaisti arī brīvībā. Līdzīga informācija ir arī citās sāgās, kas minēs it īpaši kuršu un sāmsaliešu pirātus. Un ir īpaši attiecībā uz 12. gadsimtu, kas jau dažiem pētniekiem jau runā par to, ka tad, kad beidzās tas, varētu teikt, kārtīgais īstais vikingu laikmets, 11. gadsimta vidū, tad 12. gadsimtā šīs atsevišķās baltu un somu grupas arī centās iekļauties šajā procesā, un tad sāk doties gan uz Jutlandes piekrastes, Bornholmu, Gotlandu, Centrālu Zviedriju. Atsevišķi jau ir, un pat Lindriča kronika 13. gadsimta sākumā pieminējis, ka lūk, ir kurši pirāti, kas ir atgriezušies ar laupījumu, pie Kolkstrāga arī satiekās ar kristiešiem. Bet tomēr iespējams, ka tās ir atsevišķas epizodes. Turklāt, diemžēl, atšķirībā no Skandināvijas, kur no vikingu laikmeta ir ļoti daudz kuģu atradumi, un vesela virkne muzeju mūsdienās, par kuršu un par sāmsaliešu kuģniecību mums nav absolūti nekāda priekšstata. Līdz šim mēs neesam atraduši nevienu kuģi, nevienu laivu, kas būtu izmantota, lai šķērsot jūru.
Līdz ar to mums ir ļoti grūti gan pierādīt, gan arī noraidīt šo apgalvojumu par to, ka jā, ir 12. gadsimtā tādi baltu vai somugru vikingi, ja, kas ir aktīvi darbojušies. Bet šie skandināvu teksti tiešām nereizi vien akcentēs, ja, ka ir šie austrumu laupītāji, austrumu sirotāji, ja, kas arī, piemēram, būs nopostījuši Siktūnu 12. gadsimta beigās. Tur netiek pateikts, kas tie bija. Ja, tikai sirotāji, laupītāji no austrumiem. Ja. Nu, tad daži pētnieki saka, jā, tie ir kurši noteikti, ja, tie ir mūsējie, kas to izdarīja. Ja. Citi teiks, nē, tie bija igauņi noteikti. Ja. Nu, līdz ar to tur var parādīties visas iespējamās interpretācijas tālāk. Tomēr līdz šīm militārajām darbībām, ekonomiskajām darbībām noteikti ir jāpiemina arī centieni mainīt reģionā, Austrumbaltijas reģionā, arī šo pasaules uzskatu. Un jau kopš 1930. gadiem, kad vācu baltu vēsturnieks Leonīds Arbūzovs juniors izveido šo 3 viļņu modeli, tas ir, varētu teikt, nostiprinājies Latvijas historiogrāfijā kā pamata skatījuma veids, kā Baltijā ir ienākusi kristietība. Respektīvi, pirmais vilnis nāk no Skandināvijas, kas ir vērsts uz Kurzemes teritoriju. Ja? Tur ir ļoti aizdomīgs stāsts par dāņu tirgotāju uzbūvētu baznīcu. Detaļās šobrīd neiegrimsim, bet visticamāk tas ir vēlāks izdomājums. Ja? Otrs vilnis, kas ir nedaudz kronoloģiski, tas ir 10. gadsimts būtu. Ja? Otrs vilnis, kas attiecās jau uz 11. gadsimtu, būtu saistīts ar Novgorodu, Polocku, Pleskavu, ar šīm ziemeļu austrumslāvu kņazistēm un to centieniem nostiprināt šo grieķu katoļu, jeb ko parasti mēs saucam par pareizticību, šo reliģisko formu igauņu teritorijās, lībiešu teritorijās, latgaļu teritorijās, kur tad mēs arī atrodam ļoti daudz dažādu austrumu rita reliģisko priekšmetu. Tiesa gan, neviens ne otrs vilnis neizmaina neko abedīšanas tradīcijās. Mums nav neviena ne otra rita baznīcas, kas būtu vistiešākais pierādījums, jā, ka ir tomēr kaut kāda jauna reliģiska kopiena izveidota. Un visdrīzāk jau tomēr pat nestoties uz šo reliģisko priekšmetu atradumu, mēs nevaram runāt, ka šīs misijas būtu bijušas sekmīgas, jo pārsvarā tomēr dažādi mitoloģiskie simboli un ornamenti būs saistīti ar pirms tiem saucamajiem pirmskristietiskajiem priekšmetiem, ar sauli, ar ūdens pasauli, mēnesi. Daudzos gadījumos tie ir roku rokā, vienā un tā pašā kaklurotā kopā ar krustiņu piekariņiem. Jā, tāpat augšā mēs redzam ļoti interesantus Daugavas pilskalnā atrastus un Laukskolas kaplaukā atrastus Daugavas lībiešu zemēs atrastus militārus piekariņus, kas iespējams gan ir skandināvu motivēti un inspirēti, bet tie ir ļoti reti, un tie gan varētu būt jau liecība par tādu no skandināviem līdzīgu kara draudzi, kas būtu radīta. Jā, līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šo reliģijas maiņu, tad ātrāk par krustkariem mēs tomēr nevarēsim teikt, ka šāda maiņa būtu notikusi un iegūst kādus rezultātus. Ja mēs skatāmies atkal uz austrumu teritorijām, uz austrumu kaimiņu, tad jau tajā laikposmā, ko mēs sakām par vikingu laikmetu, jau parādās noteiktas intereses par šo teritoriju, centieni pasludināt un padarīt šo zemi par savu. Un 12. gadsimtā to tāds ļoti interesants kompilatīvu rakstura darbs ar nosaukumu Pagājušo gadu stāsts, kur tiek arī laika pa laikam pieminēts, ka virkne šo Austrumbaltijā dzīvojošo tautu, jeb etnisko grupu, ka tie ir meslu maksātāji. Jā, viņi tiek rindiņā nosaukti, piemēram, it kā visa Austrumbaltija būtu tāda daļa, kas ir piederīga šai austrumslāvu pasaulē. Ja, šajā gadījumā nerunāsim par Krievu pasauli, jo tāda vēl nav. Ja, mums būtu korekti jārunā tomēr par austrumslāvu pasauli šajā brīdī. Un lielā mērā jau tieši šajā austrumu interešu un austrumu ietekmi kontekstā būtu jāskata arī jautājums par šo Baltijas zemju patstāvību vai atkarību pirms krusta kariem, ir īpaši attiecībā uz 11. un 12. gadsimtu. Jo, piemēram, 11. gadsimta vidū, apmēram starp 1030. un 1060. gadu, varētu teikt, pēdējais ievērojamais Kijevas kņazs Jaroslavs Gudrais īslaicīgi nostiprinās arī mūsdienu Tērbatā, jeb Tartu, izveidojot uz 30 gadiem Jurjevas nocietinājumu. Respektīvi, tiešām pavirzot šo savu kontrolas zonu
jau arī šajā Igauņu teritorijā. Bet pēc tam viņš tiek padzīts no šīm teritorijām, un atkal nekāda tālāk turpinājuma tur neparādās. Bet, ja mēs skatītos uz to, ko stāsta šīs kronikas, tad būtībā visa Austrumu Baltija būtu iekļaujama arī šajā Krievzemes teritorijā. Un, diemžēl, arī daudzos izdevumos, arī pat mūsdienās tapšajos, parādās, ka Daugavas lībieši, latgaļi, visi somuguri, tie lūk ir maksājuši meslus, bijuši atkarīgi no Krievu kņaziem. Pat, ja iespējams, mēs varētu teikt, piekrist tam, ka maksāšana notiek, teiksim, pēc zaudēta karagājiena un tam līdzīgi, bet atcerēsimies arī tomēr, ka Zemgalē 1106. gadā vienīgais un pirmais un pēdējais karagājiens no austrumslāvu puses, kas beidzas ar slāvu pilnīgu sagrāvi. Un līdzīgas aktivitātes jau notiek arī vēl 13. gadsimtā, kad, piemēram, Saules kaujā, ko nereti arī mēģina parādīt par tādu kopīgu Austrumu Eiropas tautu cīņu pret šiem kristītājiem, krustnešiem. Novgorodas un Polotskas karapulki nostājās ne jau baltu pusē, bet viņi karo kopā ar rīdzniekiem, kopā ar krustnešiem. Un, kas saka arī Novgorodas pirmā kronika, ka tikai katrs 10. no viņiem pēc šī karagājiena ir atgriezies atpakaļ. Līdz ar to tās politiskās intereses arī šajā austrumslāvu gadījumā ļāva diezgan brīvi manevrēt ar sabiedrotajiem, cenšoties nostiprināties praktiski kādās teritorijās. Un tieši krustakaru perioda informācija bieži vien ir saistīta ar vairākiem, tiešām plaši izplatītiem mītiem attiecībā uz vēstures posmu. Viens ir pieņēmums par to, ka vendi, kuri parādās ļoti epizodiskā minējumā Indriča kronikā 13. gadsimta sākumā, ne tikai dažas reizes tur tiek pieminēti, lūk, ka tā ir bijusi rietumslāvu grupa. Balstoties uz to, ka, teiksim, arī jau vēlās Romas impērijā antiķi autori vēlākos rietumslāvus mēdz devēt par venediem, vinidiem, ventiem un tam līdzīgi. Un tad pieņem, ka lūk, tā ir kaut kāda ziemeļrietumslāvu grupa, kas kaut kur ir noklīdusi, apmaldījusies un tad nonākusi līdz Vendas Leitecei, kur Indriča kronika tos arī novieto. Un pēc tam apraksta šo viņu tālāko virzīšanos uz Seno kalnu, mūsdienu Rīgas teritorijā, un pēc tam uz Vendeni, kas iespējams iegūs no viņiem arī savu vārdu. Bet arheoloģiskais materiāls mums ļoti skaidri parāda, nav mums šajā reģionā liecības par austrumslāviem. Ir tirgotāji Rīgā, pavisam noteikti, arī viduslaika Rīgā ir kaut kādā vietā bijusi Krievu sēta, bet ne vairāk. Mēs nevaram runāt par kādām kolonizāciju grupām vai migrāciju grupām šajā teritorijā. Otrs stāsts arī ir par šiem it kā Krievu kņaziem, no kuriem populārākais iespējams ir stāsts par Kokneses kņazu vai par Kokneses karali vai par Kokneses vadoni, Vjačko vai Veceki. Tad uzreiz, kā mēs viņus nosaucam, tā parādās atkarībā arī mūsu politiskās simpātijas un interpretācijas, kā mēs to dēvētu. Kas iespējams ir personīgi saistīts arī ar kādu austrumslāvu kņazu dinastiju, bet tomēr visticamāk tas ir bijis viedējs izcelsmes vadonis, jo Koknesē mums nav liecība par plašāku ienācēju klātbūtni. Bet šie centieni arī, varētu teikt, savā ziņā motivēt un paust savu varu šajā teritorijā parādīsies jau kopš pašiem šīs rietumu kristīgās misijas sākumiem, kad arī spriežot pēc Indriča kronikas apraksta, Meinards dodas uz Polotsku pie Vladimira, kas ir ļoti neskaidrs kņazs šajā brīdī, lai izlūgtos atļauju kristīt lībiešus. Būtībā pilnīgi neskaidra darbība, es gribētu teikt, neiedzīga darbība, līdz ar to es apšaubītu, vai tas vispār tā notika, bet drīzāk tas ir kronists reverents tā brīža jau labajām attiecībām starp Rīgu un starp austrumslāvu kņaziem 1220. gadu beigās, 30. gadu sākumā. Kas jau balstījās uz kopīgu tirdzniecību, uz kopīgām arī kaut kādām politiskām interesēm, un kur šīs reliģiskās atšķirības un pagātnes konflikti jau bija nolikt malā un aizmirsti. Ar to es arī beigšu. Paldies par uzmanību. Šeit būtu diezgan daudz ko vēl teikt, bet to mēs atstāsim diskusijas atļai. Paldies par uzmanību!